Raidījums tapis sadarbībā ar SMS Kredit LV. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Futbola raidījums One in Lap virslīga atgriežas jūsu ekrānos ar ļoti īpašu raidījumu. Mūsu vērīgākie skatītāji noteikti būs pamanījuši, ka mūsu radošā komanda nav vēl bijusi pie kluba, kas ir pelnījis pastiprinātu uzmanību, proti futbola klubs Ventspils. Tāpēc, lai kompensētu Latvijas čempionu trūkumu mūsu raidījumā, mēs šo epizodi esam veltījuši spēcīgākajam Kurzemes klubam, kurš arī šogad ir ļoti nopietns kandidāts uz čempionu titulu. Šodien raidījumā redzēsiet. Futbola kluba Ventspils galvenais treneris Jurģis Pučinsks slavē komandas sniegumu. Renārs Rode un Jurijs Žigājevs izmēģina spēku žurnālistikā. Un Ventspils pilsētas stadions – vieta, kuru mīt čempioni. Bet iesākumā palūkosimies uz aizvadītās kārtas vārtu guvumiem. Ventspilnieks Jurijs Žigājevs atkal šķērītē gūst vārtus. Kā tas notika? Skatāmies!
Tagad ir laiks doties uz Ventspili. Jurģis Pučinsks ir futbola kluba Ventspils galvenais treneris, kurš ir arī spēlējis Latvijas izlasē. One Lap virslīga ar viņu tikās Ventspilī, lai uzzinātu viņa domas par šo sezonu. Jurģis Pučinsks par futbola klubu Ventspils galveno treneri kļuva 2012. gadā, kad kluba vadības grožus pārņēma no Sergeja Podpalija. Savā pirmajā sezonā Pučinsks ar Ventspils klubu finišēja 3. vietā, taču pērn futbola klubs Ventspils intriģējošā sezonas noslēgumā spēja kļūt par Latvijas čempioniem, kas šogad klubam ļāva piedalīties Čempionu līgas 2. kvalifikācijas kārtā, kur 2 spēļu summā tika piedzīvots minimāls zaudējums Zviedrijas čempionu vienībai Malme. Главное, мы не достигли результата. Так, наверное, если смотреть вообще на ситуацию, да, то в общем. Но по содержанию, по организации это были хорошие игры. Да, это, наверное, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, но, надеюсь, этот опыт нам поможет в дальнейшем, да, дойти до нужного и пройти дальше как можно, максимум. Это есть и была хорошая игра. Да, сильная и во всех аспектах, да, при таких сложившихся, наверное, ситуациях, и это есть опыт. Да. Может быть, в этом плане нам немножко не хватило не пропустить. Да. Были шансы забить, но все может быть, да, и надеюсь, что этот опыт мы так перенесем на будущее. Pēc labi iesāktās sezonas, kad 13 spēlēs tika izcīnītas 12 uzvaras un piedzīvots 1 zaudējums, futbola klubam Ventspils iestājās neliela bedra, jo turpmākajās 6 spēlēs netika izcīnīta neviena uzvara, kas 13. gada čempioniem bija ļoti negaidīti. Это для нас тоже определенный опыт. Да? То есть мы впервые, наверное, шли сильно, да, достаточно, и это как испытание, наверное, нам. Да? То есть где-то нам не хватило, может быть, после 1-2 поражений. Я думаю, что такого уже не будет, да, потому что мы уже точно знаем, что делать, как делать. Да. Вот там я, может быть, немножко не хватило. Но там все вместе. Я уже говорил об этом, что и психологический момент, и травмы, ключевые игроки выпали, все это. Да. Ничего, мы двигаемся дальше. Да. Жизнь продолжается. Tāpat kā citvieta Eiropā, arī Latvijā ir notikušas aizdomīgas spēles, par kurām runā, ka tās esot bijušas sarunātas. Futbola kluba Ventspils galvenais treneris uzsver, ka viņa komanda koncentrējas tikai un vienīgi uz godīgu futbolu. Ну, я первое, что могу сказать, и уверен, да, что в нашей команде этого нет. Да, и не может быть в принципе, потому что здесь собраны единомышленники, да, которые готовы ставить свои, да, вот, физические качества, эмоциональное, да, все во благо футбола. Так. Да, то есть в этом направлении я убежден, что здесь все мы, да, в одном направлении думаем. И этого просто не может быть. Да, и поэтому я этого не касаюсь, мне это не интересно. Вы просто играете свою игру и... Да. Мне это просто не интересно. Да, если, даже мы не говорим об этом, потому что это у нас не может быть. Viens no populārākajiem futbola kluba Ventspils futbolistiem ir Jurijs Žigājevs, kurš šo sezonu ir izlaidis vairākas spēles traumu dēļ. Arī pēc pēdējās spēles, kad Jurijs guva fantastiskus vārdus, tika konstatēts, ka Žigājevam ir savainojums. Kādēļ viņš nepiedalījās nākamās dienas treniņā? Я думаю, да. Я думаю, что его само состояние, оно всегда настолько положительное. Да, это есть и пример для многих, что здесь одни доктора говорят определенное время, да, но если человек сам хочет, желает, да, то это можно в 2 раза меньше. Да, то есть поэтому я думаю, что по времени он скоро будет в строю. Jautājot par to, vai sezonas svarīgākās spēles būs ar futbola klubas konto, Pučinsks uzsver, ka nevienā spēlē nedrīkst atslābt. Здесь каждая игра, она особенная, да, для нас, и я так пытаюсь донести это до ребят, что это может быть другой соперник, это разный соперник, ясно, что мы готовимся по-разному каждому, да, это и в тактическом плане и так далее, да, то есть и здесь все сложные. Сложно обыграть, кто аутсайдер, как будто бы аутсайдер, да, но они выходят и обороняются. Сложно обыграть конкурента, сложно сыграть дерби и так далее, и так далее. Это все очень... Каждая игра, она есть важная. Lai gan Pučinsks neuzskata, ka ir būtiski izmainījies virslīgas sportiskais līmenis, viņš tomēr norāda, ka ir parādījušies daudz jaunu spēlētāju, kas savas karjeras sākumā jau ir ļoti konkurētspējīgi.
Ну, мне тяжело, да, там 2 года, может быть, назад сложно, я только там начинал работать, да, но думаю, что он не падает. Да, сейчас много вливается молодых игроков, да, это есть хороший позитивный момент, и думаю, что это со временем поднимет наш чемпионат. Да. Я думаю, что изменений, во всяком случае, по прошлому году больших нету. Viena no apspriestākajām tēmām SMS Kredit LV futbola virslīgas kluba darbinieku vidū ir tas, vai sezona būtu jāspēlē 3 vai 4 apļos. Šeit Jurģim Pučinskam ir stingra nostāja. Я убежден, и мы уже не первый год, да, голосуем и только за 3 круга. Да, если есть 10 команд, то только за 3 круга. Да, потому что организм наш не готов, да, выдерживать 4 круга, плюс есть сборная, плюс это накапливается. Да, то есть это большое количество травм, да, это все следствие да, нагрузки. Kur slēpjas futbola kluba Ventspils veiksmes formula? Я думаю, что секрет вот здесь. На поле, да, когда мы выходим после хорошего тренировочного процесса, да, я убежден, что он хороший и достаточно сильный, и когда ребята верят в себя, доказывают, что мы сильные, выигрывают, да, ясно, после победы, после выигрыша это есть положительные эмоции, да, и они должны тоже выплеснуться, это важно, и сегодня для меня это, да, чтобы мы не ходили вот такие злые, даже в проигранном матче мне надо, чтобы спортсмен был счастлив, да, вот так если смотреть в общем, чтобы он жил и улыбался и радовался, да, потому что у нас мало радости в жизни, хочется, чтобы этого было больше, да, поэтому хочу спортсменов видеть вот такими, да, как сегодня. Ventspilī tikāmies ar 2 ļoti labi zināmiem futbolistiem – Renāru Rodi un Juriju Žigājevu. Šoreiz mēs viņus neintervējām, bet ļāvām to darīt viņiem pašiem. Un gala iznākums bija ļoti jauks un informatīvs. Latvijas futbola žurnālistiem ir uzradušies 2 konkurenti. Kā pirmais žurnālists tādā iejutās Jurijs Žigājevs. Renāra, laipni lūgtu Ventspilī. Kādi ir tevi pirmie iespaidi? Patīkam. Visi uzņēmumi ļoti labi. Atmosfēra komandai laba. Un spēlējam labi. Patīk. Skaidrs. Saki, lūdzu, vai tu esi priecīgs atgriezties virslīgā? Sajūtas ir divējādas. Labprāt spēlēt ārzemēs, protams, bet sanāca situācija tāda, kā ir. Un, attiecīgi, esmu priecīgs par doto iespēju Ventspilī spēlēt. Saki, lūdzu, vai mēs, Dzelteni Zilie, varēsim apsteigt tavu bijušo klubu turnīra tabulā? Kāpēc gan ne? Viss ir mūsu rokās. Jāatzīst visas spēles. Darīs, ko varēs? Protams. Malcis. Kā domā, vai Ventspils futbola virslīgā vispār ir pašā labākajā līmenī, vai kā? Ko tu par to domā? Es domāju, ka jā. Tev viss diezgan profesionāli, viss infrastruktūra ir laba un viss ir, lai progresētu. Saki man, ko tu domā par Žigājevu kā spēlētāju? Spēlēja pret mani daudz un sanāca sist diezgan bieži. Pasaki, ko tu par viņu domā? Diemžēl man tagad nesanāk sist viņu, bet vajadzētu, lai viņš vairāk spēlē uz laukumu. Palīdzīšu. Paldies! Tālāk stafetes kociņš, jeb mikrofons tika nodots Renāra Rodes rokās. Sveiks Ventspilī! Paldies, ka veltīji man laiku šī intervijai. Jurij. Lūdzu. Tā, sāksim ar pirmo jautājumu. Tu jau esi Ventspilī vairākus gadus. Ko tu man ieteiktu? Neko īpaši es tev nevarētu ieteikt. Jūrmala ir laba. Pludmelīte, bet tā jāstrādā un jāparāda sevi labi laukumā, lai mēs atkal kļūtu par čempioniem. Centies darīt to vislabāko un viss tev palīdzēs. Ko tev nozīmē spēlēt par šo klubu?
priekš manis tas ir klubs numur 1 Latvijā. Un šeit jūtos kā mājās, šeit mani labi pazīst. Katru reizi izejot laukumā gribās sevi pierādīt, lai skatītājiem patiktu spēle. Un galvenais ir, protams, uzvarēt, jo Ventspilī vienmēr ir tikai viens mērķis. Tas ir uzvara un 3 punkti un čempiona tituls. Un gūt vārds Šērītē, ja? Gadās. Kā klubs ir attīstījies pēc tavas atnākšanas? Tas pagāja jau diezgan ilgs laiks un mainījies galvenokārt ir tas, ka toreiz bija daudz pieredzējušāka komanda. Šobrīd ir iespēja jauniem spēlētājiem sevi pierādīt čempionāta spēlēs, gan Eirokausos un laba iespēja tikt izlasē. Bet principā nekas nav mainījies. Klubam ir paši augstākie mērķi, tāpēc tā viss notiek. Tu esi spēlējis arī Polijā. Kā tu varētu salīdzināt tos līmeņus Latvijas un Polijas? Diemžēl daudz man uzspēlēt tur nesanāca. Bija visādi apstākļi, blakus apstākļi. Bet kopumā, protams, tur ir mazliet augstāks līmenis. Gan spēles, gan kas apkārt spēlē. Tas ir pats galvenais. Tur daudz fanu, interese lielāka. Bija patīkami tur pavadīt laiku. Diemžēl nesanāca uzspēlēt, kā jau teicu. Protams, gribētos arī tur atgriezties. Centīsimies. Vai ir bijis kas interesants Polijā? Jo ir zināms, ka Polijā mīl futbolu. Jā, tur interese ir liela ap futbolu. Un vienreiz pēc zaudētās spēles taksists negribēja mani vest uz mājām. Teica, lai es ejot kājām, jo nebija pārāk laba spēle. Bija daudz dažādu interesantu gadījumu. Tur var just, ka futbols ir numur 1 un ka interese ir liela ar to futbolu. Pagājušo gadu tu biji atzīts par virslīgas labāko spēlētāju. Kāds bija sajūts? Protams, bija patīkami. Bija mazliet negaidīti. Patīkami, jā. Bija patīkamas sajūtas, bet galvenais bija tas, ka mēs apsteidzām Skonto ar tevi sastāvā un bijām pirmie. Tas man bija galvenais. Un tālāk jau, protams, patīkami saņemt arī individuālās balvas, tā kā pašas patīkamākās sajūtas, jā. Vai tu bieži kavējies atmiņās par saviem leģendāriem vārtiem pagājušo sezonu? Nē, jau pagājis diezgan liels laiks, bet pagājušajā gadā, jā, daudzi atgādināja, daudzi prasīja, kā tas izdevās. Tiešām sanāca smugs gols un bija pārsteigts, ka tik daudz YouTube bija to noskatījušies. Un, protams, arī fantastiskas sajūtas, jo no bērnības gribēju kaut ko tādu iesist. Sanāca un prieks par to. Vai tie ir labākie vārti tavā karjerā? Labākie mani vārti karjerā vēl priekšā. Kuru tev vislabāk patīk Ventspilī? Ko tu ieteiktu man? Ir dažas un ceru tev parādīt tās vietas. Man visvairāk patīk Skroderkrogs. Tur ir ļoti garšīga virtuve, patīkami cilvēki visu laiku apkārt un tur var labi pavadīt laiku. Tur šašliks, cūgaļas ir fantastisks. Un nobeigumā parādīsim arī pāris brīžus, kas parāda, ka žurnālista darbs nav viegls. Klau, Jurij, tu esi vairākas sezonas jau Ventspilī. Ko tu man labi varētu pateikt par šejienu? Mikrofonu dod. Vai tu bieži kavējies atmiņā? Atmiņās par saviem, Par saviem guriem. You definitely will not be journalist. No, I have a time. Viens no sakoptākajiem un glītākajiem stadioniem Latvijā ir tieši Ventspils pilsētas stadions. Tā pārvaldnieks Dāvis Vītols mūs iepazīstināja ar darba ikdienu un viesmīlīgi izrādīja Ventspils futbola templi. Stadions, ko par savām mājām sauc futbola klubs Ventspils, atrodas Ventspils Olimpiskā centra teritorijā, kuru blakām vēl ir rezerves futbola laukums,
basketbola hokeja halles un vieglatletikas manēžu. Šajā sporta kompleksā par stadionu atbild gados jaunais, tomēr enerģiskais Dāvis Vītols, kurš stadiona pārvaldnieka amatā stājās vien pērnajā ziemā. Ventspils pilsētas stadiona pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā. Tālējā 1972. gadā tika atklāts pilsētas stadions, un tad jau lēni gari pamazām tika darīt darbu, lai atbrīvotos no kaut kādām padomju laiku celtnēm un būvēm. Tad 95. gadā tika uzņēmuma reģistrā tika reģistrēts Ventspils Olimpiskais centrs, un tad jau tās investīcijas un visas tās objekti tika jau būvēti un taisīti jau modernāki, un līdz ar to 99. gadā tika izbūvēts šīs apjumts skatītāju tribīnes ar 3200 skatītāju vietām, un tajā pašā laikā tika izbūvēts 7700 kvadrātmetru liels centrālais dabīgā zālē seguma futbola laukums ar apsildāmo, apsildes iespējām. Un pie reizes arī tika izbūvēts ļoti kvalitīvs pār 8000 kvadrātmetriem liels treniņu futbola laukums, arī apsildāms, kur var aizdīt treniņu procesu, regulāras ikdienas. Un tad, kad pienāk sacensības, tad tas notiek centrālajā laukumā. Dāvim ir arī izpratne par to, kā uzturēt futbola laukumu labā kārtībā, jo viņam ir certificētas zināšanas šajā jomā. Ir, protams, jo mēs jau cenšamies uzturēt maksimālā kārtībā. Tev visas pats speciāli izmācījies iegūst certifikātu kā dabīgā laukuma zālē kopējs. Latvijas futbola federācijas palīdzību un atbalsta to visu. Jā, ir jāzina daudzas lietas. Galvenās lietas, lai laukums būtu labā stāvoklī, tā ir pļaušana, mēslošana un laistīšana. Ja tu tās 3 lietas vari izdarīt, tu kvalitīvi vari izdarīt, tad tu vari domāt par kaut ko tālāk, kas ir kaut kādas lielākas darbības, lai laukums būtu vēl labāks. Ja tās ir 3 pamatlietas, kam jābūt, lai segums būtu ļoti labā kārtībā. Kurš ir labākais futbola laukums Latvijā? Protams, es teikšu, ka tas pats labākais Latvijā, tāpēc, ka es pats viņu pazīstu un kopju pēc vislabākajām prasībām un cenšos uzturēt maksimāli labā kārtībā. Ūdens lietas laikā nestāv, pa peļķiem nav jāspēlē, un ir labs gruntsūdeņi, labi ir, un laukums ir uz smilts bāzes. Stadions Ventspilī ir ļoti noslogots un ne tikai ar futbola sacensībām. Jā, notiek. Vasarā jau sezonas laikā vieglatlētas sacensības notiek regulāri, dažādi veidi, gan pilsētas, gan Latvijas Republika. Futbola sacensības arī notiek regulāri virslīga, un kā arī kā Čempionu līga, kur bija pagājušo nedēļu. Tika aizdīti bez sarežģījumiem, viss ir ļoti labi. Vasarās nepārtraukt nometni šeit darbojās, un ikdienā treniņu procesu, vieglatlēti. Dāvis Vītols un viņa darbinieki stadionā strādā uz visiem 100%, jo, kad Ventspilī viesojās mūsu filmēšanas grupa, varēja novērot, ka stadions tiek posts un ir ļoti labā stāvoklī, nemaz nerunājot par lielisko zāliena kvalitāti. Kad tev jānotur ir maksimāli labā kārtībā, visam jābūt ir labi, perfekā, jo viss Ventspilī ir kārtīgs, tīrīgs, tā arī, protams, no tevis prasa to arī stadionā un visā teritorijā. Tas ir, var teikt, tas lielākais darbs, visam jābūt kārtībā, ja kaut kas saplīsis, ir jātaisa, ja kaut kas ir labojams, jālabo. Ja kaut ko vajag jaunu, tad jācīnās par kaut ko jaunu. Un tā, manuprāt, tas nodrošināt darbu ikdienā tiem cilvēkiem, kas tā kā paļaujās uz tevi, un arī uzturēt visus vienkārši darba kārtībā. Ceru, ka jums patika mūsu 8. One Lap virslīga raidījums. Mēs turpinam strādāt, lai jums parādītu to, ka Latvijas spēcīgākajā futbola līgā ir ko redzēt un piedzīvot. Tiekamies spēlēs un skatāmies futbolu!